Paklusēt. Pagaid, nu ļauj man atbildēt. Tu daudz runāji. Tu savai meitenei stāsti paklusēt. Man nav tagad meitenes. Man bija politiskā prostitūta, kas ir Latvijas pirmajā vietā biedra izrādās. Kas? Kas, bļaļ? Ja kas tagad, ja niesta kas, bļaļ? Politisko prostitūtu, ja? Nu, Jāni, tu kāpēc tu vienkārši... Tu zināji to, ka tā politiskā prostitūta ir bijis jau pie citiem politikiem gultā, tā starp citu. Tu to nezināji? Tas taču nav smuki, Jāni. Nu, kā tu vari dzīvot ar meiteni, kas ir prostitūta? Nu, Bļaļ, klauns, kā tu to nesaproti, ka es nezināju? Es satiku meiteni, es nezināju, ka viņi ir kopā ar tiem. Tu saproti, tu reāli šodien tādu purgu dzen. Es vispār nezinu, reāli, tu tādu herņu dzen. Es taču nezinu, prostitūtu tādus vārdus lieto. Es pat vārdus tādus nezinu. Es nekad mūžā neesmu ar prostitūtu dzīvot. Es nezināju, ka viņi ir prostitūti. Es nezināju. Tu esi cienīgs dzīvot ar prostitūti. Ну, как я сварю? Вот реально, вот и ты говоришь про оскорбление. Ты ты что только что сказать? Что ты только что, ko tu tikko teici? Не, ну pagaid, nu, bet tu pats tikko ko teici par aizvainojumiem? Ko tu teici? Tu teici, ka es esmu cienīgi dzīvot ar prostitūtu. Это не мои слова. Ты говоришь, я живу с проституткой. Ну, это ж твои слова. Я жил, блядь, я же не жил месяц. Ты, блядь, ты что, дебил, реально, Осман? Ну, зачем ты меня обзываешь? Я не дебил. Ну зачем? Ты дебил, ты договоришься, просто попадешь на 10 000 евро, а тебе деньги нужны. Да, блин, и тебе тоже, понимаешь, ты сейчас хочешь меня, подожди, ты уже этот ящик Пандоры уже раскрыл, когда ты мне сказал, что я только...